Tad Sony lietotājiem prieks nākam pie 5. paudzes A7 kameras, kurai, kā mēs redzam, arī ir 3 megapikseli sensors, un viņš par tik daļēji, tas ir kartains, jā, var teikt, daļēji kartains, jauks netehnisks vārds, lai aprakstītu tehnisku lietu. Kāpēc daļēji? Jo tas ir lētāk, tas dod bišķiņ lielāku gaismas jūtību, bet viņi nodrošina ātrāku nolasīšanas ātrumu. Sony ievieš jaunu feature ar AI autofokusu, kur pie 30 kadriem sekundē viņi spēj 60 reizes sekundē ieraudzīt attēlu, tā kā 2 reizes ātrāk par kadru uzņemtu daudzumu, un saprast, kur vajag fokusēties. Un tur ir viena interesanta feature. Pirms var ieslēgt šo te jaudīgu autofokusu, kamerai 1 sekundi ir jāredz ainavu. Tā kā iekšā mākslīgā intelekta mikroshēmā viņa nevar uzreiz ierūbīties, uz ko fokusēties. Viņa vajag vismaz sekundē redzēt ainavu, redzēt to kadru, tad viņa saprot, kas notiek. Tas ir jūra vai sports vai sacikšu auto vai kāzas korporatīvie, un tad sākt rēģēt. Tā kā ļoti tik jaudīgs režīms, kā kamerai vajag sekundi, lai sākt tā rīkoties. Īsu mēs atkal redzam, ka dabiskais ir līdz 51 000, nav 100 000, tas ir ātrumā dēļ atkal. Samazināja ražotāja bišķiņ to dabisko jūtību. Kadru skaits sekundi mums ir 30, R6 bija 40, R5 bija arī 30, un šeit viņiem ražotājs speciāli nosaka, ka nav nekāda blackouta, ka mēs tikai varam redzēt rāmīti pa perimetru, kas nosaka, ka mēs nobildējam. Un stabilizācija 7,5 stopi, kas ir standārts un normā ļoti daudz ražotājiem. Atkal ne tikai pati iekšā kamera, bet kopā ar objektīvu, kura ir stabilizācija. Visdrīzāk viņi ļoti labi izmanto giroskopus, bet bez objektīvā. Kamera ir ievesta jauna funkcija 5. modelim, Composite RAW, tas ir līdz 30 rāviem var nobildēt vienu un to pašu kadru, un pēc tam programmā, oriģināla vai varbūt jau drīz būs Lightroom, Photoshopā, tos rāvus var apvienot, lai HDR izveidot, High Dynamic Range, vai samazināt trokšņa daudzumu, piemēram, tumsā. Tad apvienoti kadri, lai dabūtu tieši materiālu, samazinot trokšņi pie liela ISO vai pie garas ekspozīcijas, vai palielināt asuma dziļumu pie supermakro fotografijas. Tad šai gadījumā tas ir automatizēts process, kuru tāpat arī ir pre-capture līdz pusei sekundei ar noteiktu ātrumu daudzumu. Šis punkts nosaka fočēšanas, filmēšanas ātruma maiņu ar vienu podziņu. Gan Canonam R6 Mark III viņiem ir izdalīts speciālais punkts S&F. Gan Sony viņi ievieša jaunu fizisko slēdzi, uz kuru pārslēdzoties jūs varat reālajā laikā regulēt, cik ātri mēs uzņemam bildes. Tas tāpat, kā iepriekš bija mums drive režīms, un mēs varam noteikt high drive, tas ir maksimāli daudz kadru sekundē, vai medium, low, vai pa vienam kadram. Tagad tas ir piedāvāts kā jebkura ātrumā izvēlē ar fizisku slēdzi. Tad mēs varam, piemēram, fočēt tieši 9 kadri sekundi vai 15 kadri sekundi, vai otrādāk pārslēgties uz timelapse un fočēt vienu kadru reiz 7 sekundes. Viens fiziskais slēdzis, un mēs varam regulēt, cik ātri kamera fočēs. Gan filmēšanas laikā tas nosaka slow motion vai otrādāk hyperlapse, timelapse, gan fočēšana fiziskais slēdzis timelapsiem un burst fotografijai. Visdrīzāk tas ir jautāts. Labi, tikko mēs runājam, kā 750 viņiem tie autofokus punktiņiem.